Tā, veiksim testu pulksteni tagad izveidotiem. Tad mēs redzam, ieslēdzoties parādās inicializētas uzraksta informācija par to, ka izmantot arī Bluetooth komandas un sākumā tiek piedāvāts iestatīt laiku. Tātad ar spiedpogām attiecīgi ir iespējams iestatīt laiku. Un, piemēram, iestatīsim, ka ir 12:30. Tātad tālāk apakšējo pogu mēs apstiprinām iestatīto laiku. Tālāk jāiestatē datums. Datumu arī attiecīgi iestatīsim tūlīt. Un tad attiecīgi tiek rādīts gan mitrums, gan temperatūra, gan to, kāds apgaismojums, ja ir pietiekams, tad rāda normāli. Iekšējā baterija FTC, kura nav obligāti nepieciešama, ja ir arī otrs elektroparošanas sistēmas, kas šajā konkrētajā gadījumā ir paredzēts. Laiks tiek atjaunināts uz ekrāna reizi minūtē, tad katru minūti, kad nomainās laiks, tas tiek atjaunināts. Tātad, ja mēs vēlamies iestatīt modinātāju, mums ir tāda iespēja, tātad attiecīgi iespēja iestatīt modinātāju laiku. Piemēram, iesatīsim uz 32, apstiprinām, un parādās arī attiecīgs uzraksts, un mēs redzam arī uz ekrāna nomainījās attēlošana laika, tad parādījās virspusē un zem laika divas šādas līnijas, tas nozīmē, ka ir modinātājs aktīvs, ja uzstādīts. Ja mēs modinātāju vēlamies iestatīt no jauna vai atcelt, mēs vienkārši paturam kādu no spiedpogām, attiecīgi, un, piemēram, nomainam šo modinātāju laiku. Un, ja laiks, piemēram, sakrīt, jūs redzēsiet, ka modinātājs tiek iesatīts. Un sāk arī attiecīgi, kad laiks sakrīt ar modinātāju laiku skanēt, lai apturētu šo modinātāju, ir iespēja izmantot arī Bluetooth komandas, tātad, vai arī vienkārši attiecīgi ar pogu apturēt modinātāju. Redzam, modinātājs nav aktīvs. Tātad Bluetooth komandas attiecīgi ir iespējams izmantot arī, lai iesatītu modinātāju laiku, noskaidrot, piemēram, lietotājs guļot gultā, kāda ir istabā temperatūra, mitrums, pārbaudīt, vai apgaismojums tajā vietā, kur atrodas pulkstenis, ir pietiekams. Piemēram, šeit es uzrakstu pirkstu, viņš parādīs, ka apgaismojums nav pietiekams. Es noņemšu pirkstu, pēc tam viņš rādīs nākamajā reizē, ka apgaismojums ir pietiekams, jo telpā šobrīd, kur atrodas pulkstenis, apgaismojuma līmenis pārsniedz šos 500 luksus un attiecīgi var strādāt tajā vietā, kur ir novietots pulkstenis. Savukārt, ja nav šie 500 vismaz luksi, tad attiecīgi tiek parādīts uzraksts, ka dark, tumšs pārāk, lai strādātu tajā vietā, ja, piemēram, jūs pulksteni turat uz galda. Turpinājumā tiks izmantots Bluetooth savienojums un virknes datu monitors, lai izmantojot Bluetooth savienojumu, nosūtot komandas, varētu attiecīgi redzēt, saņemt atbildes no digitālā pulksteņa, noskaidrot informāciju, kā piemēram laiku, mitrumu, temperatūru.